Darba plūsmas pārvaldnieks ir visaptvarošs vizuāls rīks, piemēram, tirdzniecības cikla uzraudzībai. Līdzās tirdzniecības cikla uzraudzībai ir iespējams uzraudzīt, piemēram, saziņu ar klientiem, kā arī pasūtījumu vai e-pastu stāvoklī dotajā brīdī. Darba plūsmas pārskata posmi ir ļoti viegli iestatām. Ir iespējams sastādīt nepieciešamo skaitu kolonu ar dažādu darbību nosaukumiem, ļoti līdzīgi kā pipeline gadījumā. Tad, lai varētu iestatīt darba plūsmas pārvaldnieku, ir jāizmanto CRM modulis, iestatījumi, vai nu kompānijas darba plūsmas iestatījumi, vai lietotāja darba plūsmas iestatījumi. Pārsvarā izmanto tieši kompānijas darba plūsmas iestatījumus, jo, piemēram, pārdošanas komandā ir vairāki cilvēki, ir attiecīgi pārdošanas vadītājs, līdz ar to vadītājiem būtu jāapskatās, kā performē konkrēts pārdevējs vai vispār kāda pārdevēja vai aģentu grupa kopā, tīpaši, piemēram, ja ir vairāki pārdošanas kanāli, kas ir varbūt tiešā pārdošana vai pārdošana pa telefonu, dažādi. Tad, attiecīgi, labāk izmantot arī kompānijas darba plūsmas iestatījumus, lai šai darba plūsmai ir iespējams piekļūt jebkurš sistēmas lietotājs, kas izmantotu konkrēto darba plūsmu. Gribu akcentēt to, kur tad īsti atrodas darba plūsmas pārvaldnieks. Tas atrodas tiem lietotājiem, kas izmanto Makus operētāju sistēmu. Šī ikona atrodas augšējā rīku joslā. Nospiežot uz šīs ikonas vai izmantojot attiecīgo taustiņu kombināciju, atverās mums šāds pārskats. Daudz dažādu kolonu krāsas. Ir iespējams tātad izvēlēties konkrēto darba plūsmu šo pārvaldnieku vai kā tas sistēmā ir nosaukts par skatu. Šajā demo versijā ir izveidots konkrēti viens darba plūsmas pārskats, bet turpmāk izveidosim kopīgi arī jaunu darba plūsmas pārskatu, tādējādi izejot pa soļiem. Tad, kas šeit ir parādīts kolonās ar vairākiem klientiem vai potenciāliem klientiem, jūs redzat arī tātad ir vairāki posmi, kas varētu būt saistīts ar kādu, piemēram, jauna produkta piedāvāšanu esošam klientam. Tas var būt sākties ar ideju, ka mēs piedāvājam konkrēto preci vai pakalpojumu potenciālam klientam, tīri idejiski. Tad mēs konkrēti jau nosūtām, piemēram, piedāvājumu klientam, tad klients domā, tad ir kaut kāds rezultāts pēc atkārtota sazvana par konkrēto piedāvājumu. Tad klients vēl domā, ka ir iespējams jāsazinās vēlāk, vai, piemēram, tad klients ir pateicis konkrētu stingru jā, ka ir akceptēts, vai esošais potenciāls klients pasaka, ka konkrētā prece vai pakalpojums šobrīd nebūs aktuāls, un līdz ar to šis piedāvājums ir noraidīts. Šeit ir arī vairākas krāsas, indikātori, visbiežāk ir zaļš, sarkans, pelēks un varētu būt arī oranžs. Ko tas nozīmē? Tas ir ļoti saistīts ar datumiem. Tas ir saistīts ar to, tātad zaļš nozīmē to, ka ir šodien iestājies datums, kad būtu, piemēram, jāsazinās ar konkrēto klientu par piedāvājumu izteikšanu. Ja ir pelēkas krāsas indikators, tad nav vēl iestājies datums, kad būtu jākontaktējas ar konkrēto klientu vai jānosūta piedāvājums vai kā citādi, kā ir atrunāts kompānijā. Tuvojas šis datums, bet vēl nav iestājies. Sarkans nozīmē to, ka, piemēram, jau šajā konkrētajā datumā mums bija jāsazinās ar konkrēto klientu, bet tad mēs esam nokavējuši. Un līdz ar to, tātad, ja ir vairāki, pieņemsim, pārdevēji, tiem katram ir lietotāja tiesības, un mēs izvēlamies, piemēram, citu pārdevēju, tad mēs varam apskatīties, kā šis konkrētais pārdevējs performē. Šajā gadījumā pārdevējs slinko, neko nedara, līdz ar to viņam arī darba plūsma ir tukša. Ja mēs izņemam vispār lietotājus ārā, tad mēs varam apskatīties kopējo. Piemēram, pārdošanas komandas šo darba plūsmu var redzēt pie konkrētās lietas, šo pārdošanas aģentu pie konkrēta klienta. Tas ļauj arī atsekot, ja mēs izfiltrējam konkrēti pēc lietotājiem vai pēc grupas kopā. Ir ērti arī pārskatīt jau kaut vai vizuāli par to, kuram aģentam vai pārdevējam ir iedalīts vai nu konkrētās lietas, vai konkrētais aģents jau strādā ar potenciālo vai esošo klientu. Ir iespējams šķirot pēc ikonām, kas ir pēc noklusējuma, ir iespējams pēc vērtībām, virsrakstiem, datumiem vai arī konkrēti pēc klientiem, kā nu kurš vēlas. Ir iespējams arī apskatīties konkrēto lietotāju, kam ir piešķirts vadītājs, ja tāds ir, vai, piemēram, vienā lietā ir iesaistīta ne tikai viena persona, bet pārdevējs un vecākais pārdevējs. Tad, attiecīgi, ja ir darījuma summa, piemēram, no konkrētas summas, tad šim darījumam būtu jāpiesaista kāda persona zināšanai, lai veiksmīgāk varētu novest šo darījumu līdz labam rezultātam. Ja ir iestatītas prioritātes, var sortēt pēc prioritātēm. Ja ir konkrētie projekti, ir iespējams izvēlēties pēc konkrētā projekta. Kā jau minēju iepriekš, arī ir iespējams to visu filtrēt pēc aģentu grupām. Ir iespējams attiecīgi izveidot vēl atsevišķus filtrus, pēc kā mēs varam skatīties. Ir iespējams izvēlēties
konkrēto klientu, kurā stadijā atrodas, kurā posmā atrodas konkrētā lieta vai konkrēts klients, jo ir uzņēmumi, kam ir ļoti liels šis darba plūsmas pārskats, un līdz ar to, tātad, lai ātrāk varētu atrast, tad vienkārši ievadot jebkuru klientu, tad arī atradīsiet, kurā posmā atrodas konkrētais klients. Pieņemsim, izmantosim esošu klientu izdomāt. Latvijas mobilais telefons, piemēram, šajā gadījumā atrodas tikai pie piedāvājuma kolonā. Tad šodien iestājies datums, kad būtu jāsazinās. Izņemot ārā šo filtru, parādās kopējais darba plūsmas pārskats. Ir iespējams, pieņemsim, apskatīties vispār, kas ir noticis pa konkrēto periodu. Redzat, pieņemsim, aprīlī pārdevēji ir slinkojuši, neko nav darījuši, bet, ja mēs izņemam periodu kopumā, tad mēs varam apskatīties vispārējo šo darba plūsmas pārskatu, un vizuāli jau precīzāk mēs varam apskatīties, piemēram, pēc cik daudz ir idejas stadijā, cik daudz ir piedāvājuma stadijā, cik daudz ir akceptēti no tā visa, un beigās arī var veidot kādu analītiku. Jau no paša darba plūsmas pārskata ir iespējams izveidot kādu jaunu aktivitāti vai, piemēram, izveidot piedāvājumu vai uzdevumu. Šoreiz izveidosim savu darba plūsmas pārskatu, kas ir saistīts ar pārdošanu. Tad mēs, kā jau minēju iepriekš, izvēlamies kompānijas darba plūsmas iestatījumus. Šis jau esošais darba plūsmas iestatījums ir jau izveidots, ko mēs neaiztiekam, bet lai mēs varētu izmantot jaunu, respektīvi, lai mums parādītos šeit kāds cits darba plūsmas pārskats, tad pie kompānijas darba plūsmas iestatījumiem nepieciešams izveidot jaunu darba plūsmas pārskatu. Tad izmantosim, piemēram, nosaukumu pārdošana, jeb sales, izdomāsim kādus 4 posmus. Tātad tas pārdošanas ceļš ir sastādīts, piemēram, 4 posmos, kas varētu sākties ar pirmo zvanu. Tad ir iespējams ieplānot kāda vizīte pie klienta, kas ir vispopulārākais. Trešais varētu būt vai nu vienošanās par piedāvājumu, vai vienkārši ierakstīsim, ka tas ir piedāvājums. Tad ir droši vien kaut kāds rezultāts, piemēram, noslēgts darījums. Tad ir iespējams veidot, no kura reģistra precīzāk tiks veidot šī aktivitāte un kas tiks attēlot darba plūsmas pārskatā. No aktivitātēm vai no piedāvājumiem, no dažādiem, pieņemsim, klientu pasūtījumiem, uzdevumiem, kā nu kuram ārtāk, kurš grib organizēt šo darba plūsmas pārskatu. Es šajā piemērā izmantošu aktivitāšu tikai reģistru. Visiem posmiem izmantosim aktivitāšu reģistru. Filtrs, ja mums tāds nav izveidots, tad to mēs varam izveidot. Tad jauns filtrs, to nosauksim par sales, tad klasi arī vēlams izveidot. Ja, piemēram, nav šādas klases, es parādīšu pēc tam, kur ir tas iegūms. Es skatos, ka ir jau izveidota sales klase. To es parādīšu, kāpēc varbūt tas ir svarīgi izmantot uzreiz klasi. Komentārs mēs varam pierakstīt pārdošanas iespēju. Un mēs to varam saglabāt. Pie vizītes mēs varētu izmantot arī jaunu, tā teikt, arī kodu, kas nedublētos ar iepriekšēju, tad mēs izmantosim sales1 klasi, arī izmantosim sales, ja pārdošanas, tas varētu būt aprakstīts kā plānota tikšanās ar klientu vai pie klienta. Mēs varētu izmantot vēl tad jaunu šo te aktivitātes tipu pie piedāvājuma sagatavošanas, to mēs nosauksim. Arī nosauksim, tad kodu mēs saglabājam varbūt plus mīnus to pašu. Tad klasi mēs saglabājam arī, piemēram, sales, ja pārdošanas klasi. Un komentārā pierakstīsim piedāvājumu sagatavošanu. Vai varētu būt kā piedāvājuma izteikšana. Saglabājam, un mums palika pēdējais, tad to mēs arī līdzīgi nodefinēsim. Kodu mēs atstāsim sale4. Tad mēs izmantosim klasi jau esošos sales, bet par klasēm un aktivitāšu tipiem ir cits apmācību materiāls, kur jau sīkāk, smalkāk ir iespējams iepazīties, kā veidot šīs aktivitātes pašas, ko tas dod. Šeit mēs komentārā pierakstīsim, piemēram, saīsināti klients piekrīt piedāvājumam. Saglabājam. Tad ir iespējams veidot apakšfiltrus. Šajā piemērā mēs neizmantosim kā otru filtru, bet parādīšu tīri vienkāršāko scenāriju, kā tad iespējams izveidot un organizēt darbu, jau izmantojot darba plūsmas pārskatu. Ir iespējams norādīt summas vai nu ar PVN vai bez PVN. Mēs varam ja mēs neizmantosim kādas vērtības, tad mēs varam saglabāt bez PVN. Tad mēs varam arī attiecīgi iekrāsot kolonu krāsās, kāds mums patīk. Piemēram, mēs varam to iekrāsot melons oranžā, ko dod pati sistēma. Mēs varam iekrāsot, piemēram, rozā. Mēs varam iekrāsot to, pieņemsim,
zemeņu krāsām. Mēs to varam iekrāsot zaļu. Un saglabājam. Lūk, kompānijas darba plūsmas pārskats mums ir izveidots. Kā jau teicu iepriekš, tad šeit redzams tikai viens skats, jeb darba plūsmas pārskats, bet tā kā esam izveidojuši otru sēles, nospiežot uz lupas ikonas vai komandu Enter, mums jau piedāvā izvēlēties jaunu darba plūsmas pārskatu, ko mēs tikko izveidojām. Redzat, arī ir iekrāsojušās šīs kolonnas, un tad arī ķersimies klāt tālāk, kā mēs to varētu organizēt. Un veidot beigās šo procesu, izmantojot darba plūsmas pārskatu. Piemēram, pārdošanas vadītājs ir atzīmējis kādus konkrētos klientus, kā šādu konkrēti klienti būtu jāsazinās, tad to ir iespējams izveidot jaunu darba plūsmas aktivitāti, kā mēs vienojamies, tad izmantosim tīri aktivitāšu reģistru. Jāsazinās ar konkrēto klientu. Iepriekš izveidotie tipi mums bija, kas ir saistīti ar pārdošanu, pārdošanas iespēju. Un iespējams, piemēram, tā kā es esmu Rudolfs, šajā piemērā izmantošu Rudolfu, bet, piemēram, tikpat labi es varu šo uzdevumu ar konkrēto klientu Excellent Latvijas sazināties autokalnu. Bet šajā gadījumā es ielikšu, ka šīs datums, tad sākums un beigas būtu jāiestat šīs dienas datums, un mēs to varam saglabāt. Izmantojot un atverot darba plūsmas pārskatu, aiziet uz mūsu jaunizveidoto darba plūsmas pārskatu, mēs jau redzam, ka Excellent Latvija ir pirmajā kolonā. Konkrētam lietotājam, atverot darba plūsmas pārskatu, jau parādīsies veicamo darba uzdevumu plāns, jau ir krāsa indikatoriem. Ja, piemēram, attiecīgais darbinieks ir veicis kādu darbību, to ir iespējams veikt, izmantojot, pierakstot vai nu komentāru, vai izmantot apakšaktivitāti, ka ar klientu esmu sazinājies, vienojāmies par tikšanos. To ir iespējams saglabāt. Līdz ko tā ir saglabājusies, tad darbinieki var vienkārši sekot pārvilkt uz nākošo kolonu, tad uz nākošo posmu tieši pārdošanas ciklā. Un, protams, ja mēs esam vienojušies par tikšanos, piemēram, konkrēti 15. septembrī 2023. gadā, mēs varam arī izvēlēties laiku, uz cikiem mums ir ieplānota tikšanās. Mēs to varam pierakstīt arī klāt kādu komentāru, vienošanās ar klientu par tikšanos. Šajā gadījumā izmantosim varbūt vienkāršāku piemēru, vienkārši vienošanās ar klientu par tikšanos. Un saglabājam, vai nu saglabājam, izmantojam arī karsto taustiņu kombinācijas. Un redzat, jūs arī šeit parādās arī krāsa indikators jau pelēks. Kāpēc? Kā jau minēju iepriekš, tātad pelēks attiecas to, ka ir jāsazinās ar konkrēto klientu, bet vēl nav iestājies, vai jātiekas ar konkrēto klientu noteiktajā datumā, bet vēl šis datums nav pienācis. Tad līdz ar to mēs redzam, ka tas vēl nav steidzamais darbs. Bet, ja šajā gadījumā būtu, un iedomāsimies, ka mums ir vakardiena, kas ir 11. septembris 2023. gada, tad, piemēram, konkrētam lietotājam Rudolfam ir bijis jāsazinās ar klientu, un tad, pieņemsim, pārdošanas vadītājs, kas organizē šo pārdošanas darbu, jau var apskatīties, kāpēc ar kuriem klientiem nav bijušas tikšanās, piemēram. Ja? Tad jau ir kavēts un nav nekādas atskaites bijušas. Bet, ja viss ir veiksmīgi, tad, ja tomēr ir bijusi vizīte un vizītes laikā ir vienošanās par konkrēto piedāvājumu, tad jau pats pārdevējs var, tā teikt, pārvilkt uz nākošo kolonu, uz nākošo posmu procesā, kas varētu būt piedāvājums. Šeit ir iespējams tad izvēlēties, izveidot jaunu apakšaktivitāti, piemēram, ka tā ir bijusi, pieņemsim par piedāvājumu, piedāvājums ir nosūtīts, gaidām ziņas no klienta. Šo mēs saglabājam apakšaktivitāti, bet mēs varam uzlikt šo datumu uz kādu nedēļu uz priekšu. Par konkrēto piedāvājumu ar klientu būtu jāsazinās 22. septembrī, kas varētu būt pēc nedēļas pusotras, ņemot vērā šīs dienas datumu. Tad, kad ir darījums noslēgts, piemēram, klients piekrīt darījuma, tādā pašā veidā ir iespējams veidot apakšaktivitāti, pārvirzīt šo konkrēto lietu jau uz pēdējo posmu, kad darījums ir noslēgts. Arī ir iespējams izveidot arī apakšaktivitāti, bet, kā jau teicu, par aktivitātēm ir cits apmācību materiāls. Ja vairāki šie pārdevēji, vairāk klienti, ar ko būtu jāsazinās, tad mēs varam darīt tā, ka paņemsim kādus vairākus klientus, izveidosim tiem aktivitātes, ka jāsazinās par jauno produktu, ievietosim citu lietotāju, tad mēs varam to saglabāt, un tas ielasās mūsu darba plūsmas pārskatā. Tad mēs varam izmantot arī vēl kādus klientus, tīri, piemēram, tātad, lai būtu plašāks šis darba plūsmas pārskats, izmantosim to pašu aktivitāti, izveidojām jaunu aktivitāti, tad, kad tā ir pārdošanas iespēja, tad redz, kur tas arī parādās. Labi, izveidosim vairākus. Izveidosim ar
konkrēto bez varbūt kaut kādiem komentāriem, ka vienkārši ir jāsazinās ar attiecīgiem klientiem par kaut kādiem konkrētiem piedāvājumiem. Mēs varam te ievietot citu lietotāju, tad ir pārmaiņas spējas, lai būtu visiem vienādi no sērijas. Tad, ja darbinieki šeit ir strādājuši, tad šodienas datums, tad šīs dienas laikā bija jāsazinās, tad ir izpildīti kāda posma, ir bijuši komentāri, ir iespēja ielikt citu atsekošanas, jeb follow-up datumu, piemēram, ka uzreiz no pirmā zvana, ka klients pasaka uz piedāvājumu, lūdzu atsūtīt mums piedāvājumu, ka varbūt iztrūkst šis vizītes posms, uzreiz ir piedāvājums, varbūt tā, ka arī noslēgts darījums. Tad, kā jau teicu, ir iespējams izņemt ārā vispār lietotājs, tad šeit mums parādās gan Rudolfa, šī darba plūsma, vai ir jāpaskatās, pieņemsim, ko darījis Oto Kalns. Personīgi šķiet, ka šī pārvilkšanas funkcionalitāte ir ļoti ērta, tik tiešām nav jāaiziet visiem posmiem, lai varētu tikt noslēgts darījums. Bieži vien gadās arī tā, ka no zvana klients prasa piedāvājumu, lai nosūtām, var arī darīt tā. Vai, piemēram, kad piedāvājums ir akceptēts, tad attiecīgi to mēs varam pārvietot jau pie noslēgta darījuma. Bet ir arī uzņēmumi, kur šādu opciju varbūt neizmanto, ka ir iespējams pārvilkt un nomest, bet ir nepieciešams ievadīt arī statusu. Un tikai ievadot statusu ir iespējams pārvietot konkrēto gadījumu, lietu, klientu uz nākošo kolonu. Kā piemēram, šeit mēs redzam iepriekš izveidoto aktivitātes tipu, ka tas ir lead, bet redz, kur apakšā ir arī statusi. Tad nākošai kolonai tad tips ir tas pats, bet status ir atkal cits. Pie akceptētā atkal cits status, lai gan tips ir ticis izmantos tas pats. Šajā gadījumā nav iespējams pārvietot, bet šajā gadījumā tad būtu jāizmanto cits status, kas iepriekš bija izveidots, pieņemsim, later. Šajā gadījumā tikai tiek pārvietots klients uz nākošo kolonu. Lūk, tad, kur tas bija izveidots, tad atgriežoties atpakaļ pie kompānijas darba plūsmas iestatījumiem, redzat, ka ir bijis izveidots vēl viens filtrs, kas nosaka šo te statusu. Līdz ar to mūsu izveidotajā piemērā mēs neveidojam papildus filtrus, bet mēs tad izmantojām šo te opciju, ka ir iespējams pārvilkt un nomest lietu, klientu, gadījumu un noteiktajā kolonā, lai to iespējams arī ērtāk arī pārvietot atpakaļ, ja tomēr ir kļūdas pēc nepareizajā kolonā ievietot. Ko tad sniedz darba plūsmas pārvaldnieks? Tās galvenās priekšrocības ir tādas, ka tas palīdz efektīvi pārvaldīt pārdošanas iespējas un tādējādi prognozēt nākotnes darījumus, samazina iespēju, ka darījumi un darbības paliek kaut kur gaidīšanas režīmā, un funkcija ir viegli pieejama un nav nepieciešamības pēc atsevišķās papildus programmatūras, ka šo visu var organizēt, izmantojot standarta books vai standarta ERP programmatūru. Atgādināšu vēlreiz, ka šo darba plūsmas pārskatu ir iespējams veidot ne tikai no aktivitāšu reģistra, to ir iespējams veidot arī no piedāvājuma reģistra. Piemēram, ja šeit ir nepieciešams izveidot piedāvājumu, uzreiz izmantot piedāvājumu reģistru, tad mēs varam izmantot reģistras piedāvājumi, atgriežoties uz darba plūsmas pārskatu, izmantojot mūsu sales jaunizveidoto pārskatu, tad principā redz, kur attiecīgais klients ir izveidots jau kolonā piedāvājums, uzspiežot uz konkrētā klienta, mums jau atverās iespēja sagatavot un nosūtīt piedāvājumu klientam.